Mani sauc Ričards. Mani sauc Reinhards. Mani sauc Eduards. Un mēs esam Grūzijā. Sveiki mūsu ikgadējā vlogā. Šogad viņš ir nedaudz citādāks. Vai ne, Reihard? Oficiāli. Diemžēl. Izdomājām šogad pamēģināt kaut ko citu. Paņemt līdzi Ričardu. Paņemt līdzi pirmkārt Ričardu. Otrkārt mēs Ričardu vietā nepaņemām riteņus. Riteņi mums palika mājās. Un vienkārši nebija, kur citur varēja braukt ar riteņiem. Visas Baltijas valstis ir jau apskatītas. Un tālāk mums pagaidām vēl nav spēka doties, tāpēc pakrāsim varbūt spēku uz citiem gadiem. Bet šogad mūsu galamērķis ir Grūzija. 4 stundu lidojums. Vismaz bez nevienas pārsēšanās mēs lidojam. Ko lai es jums saku, jo šo čalu jūs jau visi pazīstat noteikti. Mūsu cienījamais Reinhards Hurra. Aplausi, jā. Un jaunpienācējs, zaļknābis, Ričards Grits. Man YouTube kanāls ir, piesakojot man 1 miljonu subscriberi. Ceļojums mums plānojās uz 1, 2, 3, 4, 5 uz šitik tad dienām. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dienām. Kolu neskaitot. Kolu neskaitot. Un tad jau, kā saka, jānosvin, jā. Jā. Tā draudzība, tā kopā sanākšana. Jā. Pa labu ceļu vai, kā teikt. Jā. Ko kolēģi tad labu aptīti par veiksmīgi izdošanas ceļojumu. Sveiki, tikāt savu? Sveiki. Jā, man jau prasīja maksāt par to, ka man tas apsargs. Džeki, mums jāiet jau uz lidmašīnu, iekāpšana sākās. Kāpēc tu pārtrauc? Es turu to pasi. Viņš man parāda izsaukuma zīmi. Ķipa jāliek vēlreiz. Uzliek vēlreiz tāpat rāds. Tas labi, tas pienāk. Tā jums tā ir jātur, jā. Tur. Kad jūs domājat, ka man ir burvju rokas, tāds, jā. Pēc tam viņš saka, ka tas esot maksas pakāpē. Ko mēs varam secināt no Rīgas lidos? Nekad neesmu pēdējais cilvēks, kurš iet grupā, jo tu sūdi par jau. Mēs esam tādi sliņķi īstenībā. Pusējiem pat trepēm ir. Tad nelielais updates. Mēs varam vienkārši sēžam blakus viens otram, bet mūsu kolēģis Ričards ir... Ričard! 5 riņas tālāk. Ar foršiem kolēģiem viņš teica, baigi labie kolēģi, viņš sēž blakus. Nodirsi mani, Eduard, klausīt, ne? Nodirsi mani? Kurš sēž pie loga? Kuram būs vairāk vietas kājām? Man baigi tas interesē. Man liekas vietas ir. Nē, īstenībā ir baigi. Viņš samainījās ar vietām. Es ceru, ka man viņš nebūs jāklausās visu ceļojumu vismaz. Man ir daudz anekdotas sagatavotas, daudz storiju. Gaišs no Grūzijas, tāds piesmacis, ne? Tā ir nereāli karsts. Tur ir mana privātā. Privātā līdz šī. Man atbrauc tikai pakaļ.
Nē, reāli, tik karsts, man jau pirksts sāk svīst. Ir diezgan tāds sutīgs. Sutīgs, jā. Bet noteikti labāk nekā, ja līst lietas un ir plus 10 grādi. Nu, pirmie iespaidi. Es no ziemeļiem atbraucu. Tāpēc arī nepaņēmu līdzi ne garās biks, ne džemperi. Tu ir tik smacīgs gaiss, klausies. Tagad tu ieej kaut kādā striptīs klubā. Tātad tagad staigājam lidostu. Tikko nopirkām simkartes visiem 3. Tur ir bezmaksas internets, bezmaksas īziņas. Maksāja kopā 39 lari, nezinu cik tas ir eiro. Un tā mēs meklējam kaut ko paēst, jo mums baigi gribās ēst, mums priekšā ir 4 stundu garš ceļš. Gribās kaut ko arī lētu. Jā. Rekra mūsu biļete. Attiet pēc kādām 5 minūtēm, cik mēs uzzināja no šofera. Un tagad dodamies ārā no lidostas uz mūsu autobusu, kas jau lūk mūs gaida. Beidzot tur izties mums kājas. Šitie nav tā kā vizērā krēsla, kur tev šādi jāsēž ar teistu muguru. Ārā ir 28 grādi. Pulkstenis ir 1 naktī. Tā, Džek. Jā, es ka pat neviens nepārbaudīja biļetes. Es nezinu, kā viņš taisās to izdarīt. Jādara vienkārši. Tur ir mūsu simkartes. Jāieliek iekšā telefonā, viņš jau automātiski aizies. Labi. Un jā, iekāpām iekšā un vienkārši aizbraucām. Gučigēn. Mēs Lodziņā. Jā. Mēs esam ieradušies. Kā zīle okeānā. Tā, īs un konkrēti. 4 stundu lidojums no Rīgas uz Kutaisi. Un pēc tam vēl 4 stundu brauciens. Nē, veci, tās 4 stundas nebija. Tas bija 6 stundas. 6 stundu. Būsim precīzi, 5,5. 5,5 stundu brauciens no Kutaisi lidostas līdz Tbilisī. Jo redz, viņam nepatīk tas, ka bija pārāk liels attiksme uz šosejas. Tāpēc viņš izdomāja braukt pa bezceļiem, kur brutāli vienkārši zemes ceļš. Un vienkārši tā kratīgi, ka tur nevar normāli pagulēt. Nu, mēs varam padalīties, cik katrs gulēja. Jā, no cik tu pagulēji, no pasaka. Es pagulēju 5 minūtes. Cik Edvards pagulēja? Visvairāk no visiem. Es 2 stundas pagulēju gan, jā. Bet jā, tā dodamies izzināt Tbilisī, dodamies ēst. Un tad jau, kad būsim paēduši, tad meklēsim arī kaut ko padarīt interesantāk, jā. Kačau! Slēpjamies no suņa. Viņš jau domā, ka mēs spēlējamies. Nu jā. Dosimies tālāk. Выбрать мороженое? Открыто. А сколько он стоит? Там есть ценник? Вот там. Нет, 50. Gandrīz viss. Dā, ņemam. Tur, jā. Kur tu ņemsi? Tā, nu, parasto plombīru. Šurā? Šurā.
Lombardu? Arī to pašu. Lombardu? Lombardu. Aizies ciet. Pats aiztais. Nu nē, šitu aiztais. Kāds par tehnoloģiju, jā. Tātad tikko bijām mazajā kioskā, nopirkām saldējumus, kur maksāja. Cik? 50 centi tikai. Vispār runājot par cenām Gruzijā, bijām arī Maķītī. Cena atšķirība ir vismaz 2 eiro, sākot no 2 eiro. Nē, Maķītī ir bišķi tuvāk Rīgai, Latvijai. Tuvāk Rīgai, bet tāpat pa 2 eiro lētāk točni ir vismaz. Bet tā visi produkti ir gandrīz pusi lētāk nekā Latvijā. Tajā dodamies uz centrālo tirgu, pakaļ drēbēm, pakaļ saules brillēm, pakaļ un kičā. O, šeit uz Batumī mēs ar šo brauksim. Nu jā, tāda ar šo divstāvīgo vilcienu, kas mums šorīt ir aiz muguras. Pēc 2 dienām dosimies uz Batumī. Kā tu miekšā pastīties, kā tu stāv? Iekāpsim iekšā, jā, domāju. Tā, lai brauc. Mēs varēsim var nopirkt biļetes 1. klasē. Viņš maksā 115 lari. Greču tāds? Kaut kāds tāds līdzīgs, jā. Tev naudiņa pietiks? Kas te? Naudiņa pietiks? Cik viņas iet? 35. Nepietiks. A šitādas negribi, varbūt? Vēl nokal? Nē. Nē? Labi, ejam. Šīts būtu prikls uzģērkot šajā te tērpu virs un staigāt pa Vecpilsētas ielām. Jā, interesēs, cik maksā. Varētu vienam tādam samesties. No pastoles uzvelc. No češkas. Ой, набьёшь. Добрый день. Извиняюсь, а вы знаете, где здесь продают чачу? Чача? Чача, да. Второй проход. Второй? Да. А чача это вино или... Нет, Это Это как водка, да? водка. У него 40 градусов? 40? Нет. Это Больше. больше, да? А, ладно, спасибо. Не надо. Saka, bļet, Ej, galvas. tas ir ņāpis. 70 grādi, bļet. Tas ir Viņa šņāpis. teica otrā eja. Tā kā jā. Šitā ne, bet laikam vēl uz priekšu. Un tad mēs aiziesim te, un te viņi pateiks, Jā. Конца, где банкоматы, там направо парни до конца пройди этот правильно, и там увидишь уже. А, окей. И вино, и чача, и все есть. О, Там чурчка, вино. и все есть. О, ладно, спасибо вам. Счастливо. Sēžam, gaidām. Tikko divas sievietes aizgāja uz citu tirgus galu pakaļ mūsu botēm, nu, pakaļ mūsu izmēram, jo viņam šeit vietas nekā nav. Tā, te sēžam. Sēžam, gaidām. Vismaz te ir ventilators, jo ārā kur 33 jau stabili ir. Un te vismaz var atvaldzēties bišķi. Jā, gaidām. Nāk mums piegāda. Ā, šitās manējās ir. 140? I take for 100. 100? Yes. No, I can't. So last class for 120 and 115? 120. Pasties, Galvenais, vai nav... Good point. Pasties, ja es paņēmu tikko savai Nike summiņu, viņai jāiet tā kā, nu, pasties kārtīgi. Jā.
Gan jau viņi ir ēd. Es nē, ņem vienkārši. Nevajag. Ņem. Ņem. Arī padomāt. Arī teikt. Kroč, gājām meklēt alkoholu un ēdienu. Iegājām iekšā Apavu veikalā. Tas viss rezultējās ar to. Jā, šis ir bots, ko Rehns nopirka. Viņš nokaulēja 20 larus, kas ir kaut 7 eiro. Mēs gribējām nokaulēt par, cik mēs gribējām nokaulēt 20 eiro. Taču, nē, tas jau pa daudz. Bet tāpat kaut ko nokaulējām. Tāpat kā nokaulējām šo pulksteni pa 2 eiro. Un brīvs nokaulējām. Un šo pulksteni nokaulējām arī pa 50. Pa 3,50. Nu, protams, 1000. Mēs sarunājam, jā. Un tad iesim meklēt to čaču, piedzersimies un rāposim uz hotelu. Это вино, да? Чача. А сколько градусов у чачи? Чача есть 40 градусов. 40? Да. У нас сказали, что там больше есть. Есть 55 градусов и 60 градусов. О, Сейчас вино дам попробовать. Потом а что это за вино? это гранатовый, это хончкара, это кинзмаровый. Labi smaržo. Filmē arī mani. Vēl smaržo. Freaks pēc fame. Tiešām ļoti labs. Это просто вино, это не чача, да? Это вино. Это гранат. Ja tā būtu čača, tad jau te gulētu zemē. Stiprs. Сухой пьете? Сухой, да. Не любим все сухой. Нет. Но он сухой. Нет, это полусладкий это всегда. Это. Это что-то соус. А вот это посмотри. А это посмотри. Это сладкий? Это сладкий вино. Сейчас я подсмотрю что-то. Te jau viss smaržs līdz vienāds. Vienkārši visu laiku degustējam. Šis ir labs. Это кинзмаровый тоже O, полусладкий. bet šis tāds Всегда. stiprāks. Pēc Tev var just to vīnogu. Pēcgarš. Nu, mans pirmais patika labāk. Man arī pirmais labāks bija. Cik granātā būs. Šis ir tāds pēcgarš, šis jūt jau. Nu, tāds sausāks ir. Потом перейдем к крепкому. Это есть гранатовый чача. Типа šotiņš. Очень чуть-чуть. Откуда? Latvija. Латвия, Балтия. Балтийский Были море. там? Ой, не. Нет? Латыши служили в армии со мной в мире. Я Чехословакия служил. Да. Ko tad? Такой длинный был, как вы. Да. Jā. Есть потом с медом. И знаменитый дубовом бочке 55 It was at this moment that he knew. He fucked up. буш. Что это? Вот хо-хо-хо. Это 60? Это не. Очень хороший персик. Много. О, это... Есть тархуна, О, тархун. как апсет. Ну, это как бы тоже чача, да? Да, Тоже 40 градусов? 40. А можно чуть-чуть попробовать, да? Тархун это... Nesmažo pēc tarhuna. Pudelē šo smaržo pēc tarhuna, te vairāk nesmaržo pēc tarhuna. Ну ладно, sajaucās ar И vīnu. коньяк тоже есть. О, это ему больше нравится, это Чё, коньяк. такое? Коньяк? Коньякс. Ой-ой-ой, не очень. Ну вот шоколадный прикус есть, миндальный прикус. Es veči gribu piemāsties, cik man liekas jāpiebremzē. Man tikko brutāli bija dezinfekcija visā rīklē. Dodies man izdaršu to pārējo atlikumu, kas palika no tā Ой, tarhuna. да, тархун дал. Какой стать? У него есть, но он не уступает, вы уступаете. Ko to glāzīgi darīt? Ņemt līdzi viņu vienkārši kā suvenīru? Iebās kabatā. Kas ir? Jaudīgs. Можешь paņemt to granātu vīnu? To pirmo triču? Jā. Извините, а сколько стоит у вас гранатовое вино? 10. 10 лет? Jā, 350. Давай, будем брать одну. Еще что-то будем. Лучше команда, чем в Литве. В данный момент. Ты? Чай, ты, Джорджия. Да. Это Black Tea, mit Earl Grey.
Грузия чай выращиваем, знаете, да? Да. Национальный продукт. Есть черный чай с гранатом. Вот, очень вкусный. Это вкусно. Витамины содержит, хороший. Вот это флауэр, цветочный. С кем? Барбарис. Цитрусом еще. Грузинский цитрус. Visi pārdos, man liekas. Очень вкусный. Сколько он стоит? Здесь здоровый, за 8 лари дам, 100 грамм. 100 грамм. Да. Šāds, nu, bez rašības. Nu, viņš ir vienkārši žāvēts. Nu, labi, es tādu nepiedikšu. Zini, kāpēc es viņu nepiedikšu? Tāpēc, ka manās mājās neviens viņu neēdīs. Es vienkārši to zinu. Tas ir snickers. Nu, tipa rieksts, jā. Rieksts? Iekšā rieksts un apkārt apauts. О, такой большой кусок. Oi, nē, man kolēģi. Ja šeit baigi ilgi jākožā. Nē, šis ir sevi. Man šis tāds pēcgars normāli. Jā, viņš garšīgs, jā. А сколько этот сникер? А можно тот, который мы только что пробовали? Один. Ārā ļoti karsts un es atceros, man vajag arī cepuru uzvilkt. Mēs meklējam kaut kur, kur patarties no tās saules. Mums vajag nopirkt sauļošanās krēmu, tad mēs iespējams brauksim uz Tbilisi jūru. Iespējams. Bet mums no sākuma vajag atpūsties. Jo esam vienkārši visu rītu nostaigājušies un neesam normāli pat izgulējušies. Tāpēc bišķi jāpiesēž un tad jau tiekās. Добрый день. Es te akmeņi ir tik karsts, ka vienkārši svilst pēdas. Kā piens. Viņš ir nenormāli silts. Un nenormāli. Es tad nevaru. Oja. Kādi grādi 30, točni ir. Tik silts, ne? Konfekte. Ak, divi. Gās parasti ir tā, ka pie kājām ir vēl tāds pavēsts ūdens, bet te ir reāls. Mēs ar Reinhardu sagojamies. Ričards. Slēpjas ēnā. Mīkstais. Jāizbauda. Karstais laiciņš beidzot Latvijā kā nekā tāda nav. Ko, Džek, tad par... Vīri un meitenes par satikšanos Gruzijā. Man bija tas gocīgs uzņemt manās otrais dubls. Dāmas un kungi, mēs esam nonākuši Gruzijā par jauku ceļojumu. Ieķersim par viesmīlīgu uzņemšanu. Tieši tā, tieši tā. Par skaistām meitenēm. Jā. Un par labu vienu laikapstākļu. Jā. Lai, priekā. Starp citu, tas ir mājas vīns, granāta abola. Mēs jau kaut kāds kreisos nedzeram.
Atnācām uz galeriju Rīga, paēst. Terasītē. Jā, skaisti terasīte. Gribējām pagaršot hinkāļus. Gaidām. Sākām miegs nākt. Atnāk sieviete. Atnes mums tukšu čīvis. Un te viņa atnesa pirmo pamatēdienu Reinhardam hačapurī. Vēlāk būs reviews, kā patika. Rozpakovka. Jā, nelamājies manos video. Visās mīkla ir laba. Siedu jūt liktīgi. Kā tā. Cik tu lietas balvas no 1 līdz 10? 7,5. 7,5. Labi. Gaidam nākamā diena. Ričardam atnesa šašliku. Skolas garšo. Viņš nevar saprast, kas tā pa mērcīti. Tā tipa nav savas mērķis, nē. Nu, dai, rozpakovka. Kaut biezi izstās. Šašliks kā šašliks. Nu, no 1 līdz 10. 7. Oi, skarbs kritiķis mums šeit ir. Kāpēc kā tā mērķis garšo? Klaus. Tādi ir. Stotu čai, vēl. 15 eiro. Tātad, tikko mēs pieredzējām prenotīrīšu kameru vissliktāko mūsu ēšanas pieredzi. Tad, ja jūs atbraucat uz Grūziju, uz Tbilisī, nekādā gadījumā neiet uz šo ēstuvi. Braucam lejā vai kā? Mēs gaidījām, jā, braucam lejā. Mēs gaidījām pasūtījumu 1 stundu. Pirmajā pusstundā atnesa Reinhardam, to, ko viņš pasūtīja, un atnesa Ričardam, to, ko viņš pasūtīja, bet viņam neatnesa hinkāļus. Manas 10 hinkāļus vispār neatnesa stundas laikā. Un mēs ejam prasīt, kas pa štēlu, kur ir? Kur ir mūsu hinkāļi, un mēs gribam atcelt mūsu pasūtījumu, jo mēs jau tā kā stundu gaidām, tas jau nav normāli vairāk. Un tā, ja es gribu atcelt, nu labi, tad nāciet samaksāt. Skatāmies čekā, kaut kā baigi daudz naudiņas jāmaksā. Skatāmies plus 15% par apkalpošanu. Par kādu apkalpošanu, par to, ka mūs neapkalpoja. Tur piedāvājumā no dzērieniem bija tikai ūdens pieejams. Un vēl pa ūdeni samaksājām kaut eiro. Un plus vēl 15% no tās visas summas mēs samaksājām viesmīlēm, viņi samaksāja viesmīlēm dzeram naudā. Jā, bija to vērts. Tev neprasīja dzeram naudu, viņi vienkārši automātiski paņēma. Jā. Viņi likās, ka viņi labi darbu izdarīja. Jā. Viņi paši sev paņem dzeram naudu. Tā, lai tā nav jāmokās, jādomā, cik tur ņemsi, cik tur dosi. Jā, cik procents dot, paņemsi jau 15 sev. Es vēl, protams, neesmu paēdis. Pagaršoju Reinhardu hačapurī un vienu to šašliku gabaliņu, bet, ēdiens nebija sūdīgs, bet nebija arī, šašliku labs. Man negaršoja. Man negāja pie sievietēm visu. Bet, jā, bišķī, Tev es esmu laikam šeit mēģināt. Es biju gaidīt. Tātad mums beidzot atnes hinkāļus. Jā. Te nav viss, mēs uzsākām šķīviem. Un tātad ņemsim probi. Tā ņemam aiz cepurītes. Tātad bišķi kas. Es nespēju noticēt, ka viņš tiešām to dara. Ar iespējām, jā? Mums ar galvu iekšā vaisā. It kā jau nē, bet... Labi.
Nu jā. Nedirst. Ir jāmet tad acetieni. Kur man tiketi, bļaļ? €10.50. Yes. Let's try again. Let's try again. We want something from... Yes, vodka. What? But not cha-cha. We're not so manly. Taču es paskaidrošu mūsu skatītājiem, ka viņiem šeit ir alkohola speciālisti, jeb konsultanti. Mēs vienkārši skatījāmies kaut ko tādu. Kas ir Štengrā, kas nav Latvijā, bet kas ir Gruzijā. Pienāk šitā sieviete klāt. Saka, how can I help you? Saka, nu diez vai jūs mums varēsiet kaut kā palīdzēt, mēs esam no Latvijas. Viņi mums piedāvāja šo te. Nu, viņa naudiņās tas ir apmēram 90. Nu, ko, 80 eiro. Man negāja pie sievieti. Jā. Marketings. Like jāiet Richard. Tur savus TikToks skatās. Jāiet viņš, jāicina uz Vecpilsētu. Jāskat kultūru, tā nekā arī. Piepirktā koncerts iet. Omnibus, iebrauc manā dārzabus, izbraukām automātus, redīsus un burkānus un aizbrauc. Vai jūs zini, manā mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt debes jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Ka čau!